Man priekš lēmumu pieņemšanas ir nepieciešams atbalsts no jauniešiem vai tās grupas individiem, ar ko ir saistīts mans jautājums lēmums. Sabiedrību informēt kaut kā, lai viņi, teiksim, piekrīt tam, ko es izdomāju, kā mainīt tos lēmumus. Noteikti informācijas, kā tas viss notiek, kā tas ir reāli izdarāms, kādi cilvēki ir iesaistīti, vai tik tiešām tas tiek uzklausīts, vai arī vienkārši šodien mēs pasēdējām, parunājām un rīt vienkārši mēs aizmirstam. Arī tikai viss paliek uz papīra, ja redzi, ka reāli tiek izpildīts, jā. Droši vien lielāka griba, aktivitāte. Iedzīvotājiem un to grupām, tā skaitā sabiedriskajām organizācijām, plānojot savu līdzdalību politikas veidošanas procesā, ir svarīgi apzināt mērķa grupu un tās intereses, kuras tiek plānots aizstāvēt. Svarīgi ir apzināt arī tās mērķa grupas, kuras ir ieinteresētas organizācijas pastāvēšanā. Viena no organizācijas nozīmīgākajām mērķa auditorijām ir pašas organizācijas biedri. Tikpat svarīgi zināt arī sadarbības partnerus, kuri varētu palīdzēt veikt iecerētos uzdevumus. Ietekmīgākie sadarbības partneri noteikti būtu paši politikas veidotāji, ierēdņi un citas konkrētas jomas sabiedriskās organizācijas, arī starptautiskās organizācijas un uzņēmēji. Nozīmīga loma savu interešu realizācijā ir arī plašsaziņas līdzekļiem, ar kuriem ir jāstrādā gan kā ar mērķa auditoriju, gan kā ar partneriem, kopīgo interešu aizstāvēšanā, gan arī kā ar kanālu, ar kura starpniecību var sasniegt sabiedrību. To pārliecināt un motivēt, kā arī informēt par savas organizācijas darbību un sabiedrības iespējām līdzdarboties kopīgu mērķu sasniegšanā. Lai veicinātu informācijas apmaiņu un pieejamību reģiona nevalstiskajām organizācijām un sabiedrībai kopumā, biedrība Latgales vārti projekta ietvaros ir sagatavojusi vairākus informatīvus materiālus. Mēs esam izveidojuši informatīvos bukletus un audio-vizuālos materiālus par projektu un sabiedrības iespējām līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos. Informatīvie materiāli ir pieejami sabiedrībai ar Rietumlatgales reģiona nevalstisko organizāciju starpniecību. Ir uzsākta arī jauna tradīcija – Rietumlatgales reģiona NVO e-avīzes izveide un izplatīšana. Tas ir elektroniskā veidā sagatavots informatīvs materiāls, kurš tiek izplatīts reģiona sabiedriskajām organizācijām, informējot tās par projektu aktivitātēm, pozitīvo pieredzi un iespējām līdzdarboties gan dažādos projektu konkursos, gan citādās sabiedrības interešu pārstāvēšanas formās. NVO e-avīzes izveide un izplatīšana ir uzsākta ar 2010. gada nogali, un tā pakāpeniski gūst savu pieredzi, nonākot pie aizvien lielākas gala saņēmēju auditorijas. Kā uzskatām mēs, elektroniskās avīzes veidotāji, tad pats svarīgākais ir tas, ka šo informatīvo materiālu varam veidot visi kopā. Ikviena reģiona sabiedriskā organizācija var sūtīt sagatavotu aktuālo informāciju, kuru vēlas pavēstīt citām organizācijām un gala saņēmējiem Rietumlatgales reģionā. Tā kā informatīvais materiāls ir uzsācis darbu projektu ietvaros, kuru finansē Eiropas Savienība un Latvijas valsts, tad tā saņemšana, kā arī informācijas izvietošana tajā ir bez maksas. Viss, kas ir nepieciešams, ir vēlme dalīties ar informāciju ar citām sabiedrības intereses pārstāvošām organizācijām, sūtot aktuālo informāciju uz informatīvā materiāla veidotāja e-pastu
latgalesvarti@inbox.lv. Projekta ietvaros ir izveidots arī jauns informatīvs interneta resurs – mājaslapa www.latgalesnvo.lv. Šis ir apjomīgāks un ietilpīgāks regulārās informācijas apmaiņas resurs, kuru ātri vien iecienījušas mūsu reģiona sabiedriskās organizācijas, publicējot tajā aktuālo informāciju, kura viņuprāt būtu jāzina gan citām NVO, gan reģiona sabiedrībai. Informatīvais resurss satur dažādu informāciju par sabiedrisko organizāciju aktualitātēm, sabiedrības iespējām līdzdarboties projektos, notiekošajām aktivitātēm, pozitīvo praksi, kā arī par sabiedrisko organizāciju iespējām piedalīties projektu konkursos un saņemt finansējumu, iespējām sadarboties un līdzdarboties savu mērķu un sabiedrības interešu pārstāvēšanā. Informatīvajā resursā ir apskatāms arī dažādas fotogalerijas un video materiāli ar reģionu NVO pieredzi, kā arī iepazīties ar novada attīstības programmām un citu strateģiski svarīgu dokumentāciju. Informatīvais resurs latgalesnvo.lv ir bez maksas pieejams informatīvs avots, un arī informācijas publicēšana tajā ir bez maksas. Tādēļ aicinām izmantot šo iespēju, sūtot arī jūsu organizācijas aktuālo informāciju uz e-pastu latgalesvarti@inbox.lv, lai par jūsu labajiem darbiem un sabiedrības iespējām uzzina citi. Es domāju, ka jā. Tā vajadzētu būt vismaz demokrātiskā valsts. Organizācijas var iesaistīties likumu un lēmumu pieņemšanā, un man liekas, ka Līvānu novadā tas tiešām darbojas. Jo kurš, ja ne organizācijas, kuras tieši, piemēram, ar invalīdiem ir saistītas, ja, ar bērniem, ar trūcīgiem cilvēkiem, ja, kuri ir to redz visu dzīvē, kā tas notiek, ja. Viņi arī saprot, kas ir jāmaina tajā momentā, kurš likums ir pareizs, kurš nepareizi. Lai sekmīgi līdzdarbotos lēmumu pieņemšanas procesos, ir jāveic priekšizpētes darbs, kura ietvaros ir jānoskaidro gan mērķa grupas vajadzības, gan tās apmēri un ietekmi uz pašu grupu un sabiedrību kopumā. Ir jāsaprot, ko jūs vēlaties panākt ar likuma izmaiņām vai pieņemto lēmumu, kā arī tas, kāda būs šī lēmuma ietekme. Šajā procesā ir svarīgi zināt atbildes uz dažādiem jautājumiem. Kāda pastāv statistika, pētījumi par politikas problēmu, kur, kam un kādā formātā NVO var pieteikt savu līdzdalību, kādas ir aktīvas līdzdalības iespējas, kad tiks uzsākts darbs pie dokumentu izstrādes, vai ir plānota sabiedrības piesaiste, kur, kam un kāda informācija būs pieejama. Atcerieties, ka arī lēmumu pieņēmēju institūcijas regulāri saņem informāciju un izvēlas sabiedriskās organizācijas, ar kurām ir laba sadarbība, vai arī par kurām ir dzirdēts labas atsauksmes. Tādēļ ziņojot par sevi NVO centros, internetā, katalogos un citos informatīvajos resursos. Politika, kas attiecas uz visām nevalstiskajām organizācijām, ir pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas un līdzdalības politika. Bet katra sabiedriskā organizācija ir noteikusi savus mērķus, prioritātes un darbības virzienus,
Katrā konkrētajā darbības jomā ir iespējams atrast vairākas sabiedriskās organizācijas, un tā ir iespēja jaunām sadarbībām. Jebkura veida līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos, vai tas būtu darbs ar Saeimu, ministrijām vai pašvaldību institūcijām, ir nepieciešami tādi resursi kā zināšanas, pieredze, laiks un finansējums. Un nevienmēr sabiedriskajām organizācijām ir pietiekami daudz šādu resursu, lai spētu patstāvīgi aizstāvēt savas un sabiedrības intereses. Tieši tādēļ ir nepieciešams apvienot savus spēkus. 2011. gada 25. martā un 27. aprīlī biedrība Latgales vārti organizēja pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas seminārus, Rietumlatgales reģiona NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos un Rietumlatgales reģiona NVO līdzdalība nodarbinātības jautājumu risināšanā. Viņa saka, bet es nevaru iztikt ar to naudu. Viņa saka, tad es nestrādāju nekur, man atmaksāja to, man iedara 45 lats, viņa saka, es labāk dzīvoju nekā tagad strādāju. Jā. Tad tādā ģimenē aug arī tāds bērns, tāds jaunietis. Viņš redz, ka mamma vai tētis sēž pie teļļuka visu dienu no rīta līdz vakaram, aiziet uz domi, saņem kartupeļu maisu, saņem naudu, dzīvokli atmaksā. Semināru mērķi bija veicināt uz NVO kapacitāti, pieredzi un sadarbošanos balstītu kvalitatīvu darbu pie nodarbinātības veicināšanas, līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanas reģionā. Seminārā iesaistījās 30 pārstāvji no 7 sabiedriskajām organizācijām, daloties ar savu pieredzi, iepazīstoties ar situāciju reģionā, meklējot risinājumus dažādu sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā. Pieredzes apmaiņas aktivitātes veicinājušas izpratni un pieredzi par dažādiem jautājumiem un to risināšanas metodēm. Tās ir ļaušas organizācijām labāk iepazīt sabiedrībai svarīgu uzdevumu īstenošanu Rietumlatgales reģionā un pavērušas jaunas iespējas, saprotot, ka labāk organizētas interešu grupas var efektīvāk panākt nozīmīgus rezultātus savas kapacitātes stiprināšanai un ietekmi politikas veidošanā. Izprotot sadarbību svarīgumu, sabiedriskās organizācijas var panākt reālus rezultātus, uzlabot sadarbības ar citām NVO un panāktas izmaiņas organizāciju statusā, palielināt organizāciju atpazīstamu, par ko liecina efektīvāka sadarbība ar valsts pārvaldi, biedru skaita pieaugums un plašsaziņas līdzekļu interese, paaugstināt organizāciju dzīvotspēju, darbības ilgtspēju, pilnveidot NVO biedru zināšanas un prasmes, noslēgt līdzdarbības līgumu, saskaņā ar kuriem organizācijām tiek deleģēti valsts uzdevumi ar attiecīgo finansējumu, panāktas sabiedrībai vēlamās izmaiņas normatīvajos aktos.